Lapsa atmasko, kritizē un tur ir nejauki pret valsts pārvaldē strādājušiem politiķiem un tādā garā. Spriņģe savukārt fokusējās uz opozīcijas kritiku, uz opozīciju, uz arī tur visādiem influenceriem, tur sievietēm, kas tirgo tur kaut kādas tējas, tur pievēršanas efekti. Katrā ziņā viņa fokus ir tas, kas viņus atšķir. Un līdz ar to man personīgi spriņģe ir nebaudāma, jo man tātad, pirmkārt tas baigais opozīcijas vajāšana man nav tīkama. Tur, tā kā viņi tur to nepareizo vajā, tas vispār ir vai ne, bez komentāriem. Un tie viņas raksti, kur viņi vajā tos influencers, tur tās dāmītes, kas tur tirgo tur kursus un kas tirgo tur kaut kādas tējas, come on, kur tas interesē? Kāds